Labrīt, cienījamie skatītāji! Paldies, ka esat kopā ar mums. Mans vārds ir Ārtis Ozoliņš, un turpmāko stundu mēs runāsim gan par to, kā pareizi lietot apkurs iekārtas un kāds ir pieejamais atbalsts novecojušu apkurs iekārtu nomaiņai. Šo visu sarunu mēs organizējam Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācijas Mana māja, Mana vide diskusiju ciklu ietvaros, kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Paldies noteikti par to. Ciklā ir aizvadītas jau 3 informatīvi bagātas sarunas. Pirmā bija par apkurs iekārtām un gaisa piesārņojumu, otrā par videi un cilvēkam draudzīgu apkuri, trešā par atbalstu apkurs iekārtu maiņai, un šos visus ierakstus varat atrast Mana vide Facebook lapā kopā ar virkni vērtīgiem ieteikumiem, tā kā noteikti uzspiediet gan like, gan follow, lai vērtīga informācija sasniedz jūs arī turpmāk, taču šodien, rudens sezonai tuvojoties, naktis kļūst arvien vēsākas, līdz ar to ir laiks aktualizēt un uzsvērt vēl vienreiz galveno, un man, protams, ir arī saruna partneri, kas man to palīdzēs, tad šodien runāsim gan par pamatprincipiem, kas jāievēro apkurs iekārtu efektīvai lietošanai, runāsim par to, kā pareizi izvēlēties kurināmo, apspriedīsim arī par piesārņojumu ietekmi, ko rada apkurs iekārtas, un visbeidzot arī par naudiņu, ko cilvēki var saņemt apkurs iekārtu nomaiņai. Es šodien būšu jūsu moderators, taču ar mani kopā ir mani saruna partneri, un pirmkārt uzreiz no manis pa kreisi Rīgas Tehniskās universitātes energotehnikas un vides zinātņu fakultātes vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta asociētais profesors un vadošais pētnieks Edgars Vigants. Labrīt! Tālāk, nākamā mūsu kompānijā šorīt ir Rīgas Tradiņu universitātes arodu un vides medicīnas katedras docētāja Aneka Gaviņa. Labrīt! Ar mums kopā ir arī Centrālās finanšu līguma aģentūras projekta atlases departamenta vides un digitalizācijas projektu atlases nodaļas vadītāja Madara Austriņa. Labrīt, Madara! Un visbeidzot mūsu loku noslēdz Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis. Labrīt, Normund! Labrīt! Esam pilnā sastāvā un esam gatavi turpmāko stundu diskutēt, taču skatītāji jūsu iesaiste ir mums ļoti svarīga, līdz ar to lūdzu jebkurā diskusijas brīdī apakšā komentāru sadaļā rakstiet savus jautājumus, savus pārdomus, savus komentārus un tos centīsimies iesaistīt un ņemt vērā, lūgums rakstīt uzreiz, kā tas ienāk prātā, jo iespējams mums ir neliela aiztur tiešraidē un ja brīdī, kad es prasīšu, vai ir kādi jautājumi un jautājumi nebūs, tad mēs dosimies tālāk, tā kā droši sūtiet savus jautājumus iekšā, noteikti tos gaidīsim, jo esam šeit, lai uz tiem atbildētu. Taču, iespējams jau esat pamanījuši, ka naktis kļūst nedaudz vēsākas, lai gan dienas vēl siltas, tur tā izlīdzinās, taču tajā brīdī, kad arī dienas kļūs vēsākas, tad mēs ķersimies un meklēsim to siltumu. Kurais to siltumu atrod, bet visbiežāk to mums iedod apkurs iekārtas, tāpēc pirmais tāds atverošais jautājums vispār, lai ieskicētu to kopainu, kādas apkuras iekārtas Latvijā šobrīd galvenokārt izmanto un kur varbūt tās galvenās atšķirības. Kādam ir tāda kopaina galvā? Edgar, raugos uz tevi, tu man vistuvāk. Mūsu valstī varbūt nav ļoti labi ar to statistiku un tā informācija, ko var lietot tiešām balstoties uz oficiāliem datiem, bet ņemot vērā to, ko var dabūt no statistikas, tad Latvijā siltumenerģijas ražošanai joprojām izmanto visvairāk biomasu. Pamatā tā ir koksne un koksnes dažādi kurināmā izstrādājumi, kā granulas, briketes. Un tā no vienas puses ir laba ziņa, bet tas nozīmē, ka mums īpaši liela uzmanība ir jāpievērš, lai mēs šo kurināmo izmantotu iespējami efektīvi. Gan no tā, lai iegūtu iespējami daudz enerģijas, gan arī iespējami maz ietekmētu vidi un veselību. Labi, mums ir koksne. Kādi vēl varianti ir? Centrālā apkura tā arī ir, vai ne? Tas ir ieskaitot centrālo apkuri. Kopā tas ir visas valsts datā. Ir vēl ko piebilst šeit, kas vēl tiek izmantots, mums kādi modernie risinājumi, dzirdēts tāds vārds kā siltumsūknis. Tas arī šeit nāk klāt. Siltumsūknis šeit nenāk klāt, jo šeit ir apskatīti energobilance, nacionāla energobilance Latvijā.
Tā kā siltumsūkņi būtu sadaļā pie elektroenerģijas patēriņa. Vairāk tur. Jā. Nu labi. Skaidrs, ar ko mēs kurinam, biomasa noteikti kā nu kurš, bet tas nākamais jautājums, lai vispār nopamatot, kāpēc mēs šodien esam šeit savākušies, ir, kāpēc ir svarīgi izvēlēties videi un cilvēkam nekaitīgas apkurs iekārtas. Droši, kolēģi, noteikti ir viedoklis par šo, ikdienā ar to arī strādājat. Lieta ir pavisam vienkārša. Tas ir Eiropas vides aģentūra, parasti vērtē vides kvalitāti Eiropas Savienībā kopumā. Un šobrīd ir jau gadiem ilgi ir tā gaisa kvalitāte tiek uzskatīta par galveno problēmu, kas ietekmē veselību. Un Eiropas vides aģentūra ir aprēķinājusi, ka Eiropas reģionā apmēram 400,000 priekšlaicīgu nāves gadījumu ir tieši sliktas gaisa kvalitātes dēļ, kas pārsniedz. Nākošā vietā ir troksnis, mēs zinām, arī Rīgā sevišķi ir trokšņa problēma, bet gaisa kvalitāte ir tas galvenais faktors. Un ja mēs paskatāmies, kas tad tieši konkrēti ietekmē, laikam tās PM sīkās daļiņas, PM10, PM2,5 ir tas galvenais faktors, kas tieši no šīs sliktās gaisa kvalitātes rada šo priekšlaicīgo mirstību. Par to mēs varam mazliet vēlāk parunāt. Bet tā tas ir, ka gaisa kvalitāte galvenā problēma ir, ja mēs skatāmies, kādu faktoru ietekmē veselību. Un savukārt tad arī tas ir Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas, strādājot pie dažādām rīcības programmām piesārņojuma samazināšanai, ir aprēķinājums. Tas attiecas apmēram uz 2014. gadu, vienkārši gluži jaunāku datu nav. Tad apmēram no šī PM10 piesārņojuma apmēram nedaudz vairāk kā pusi rada tieši mājsaimniecība, bet turklāt ir arī mazās katla mājas, kaut kādas mazas uzņēmumi. Tā kā mājsaimniecībām liels devums tajā kopīgajā PM piesārņojumā. Tāpēc arī droši vien mums par to jārunā, un ja ir apkuras iekārtas neatbilstošas vai ļoti vienkāršas krāsnes vai plīts, tad dabīgi, ka šīs PM daļiņas ļoti daudz dalās ārā, dedzinot biomasu, malku, arī ogles dedzinot. PM daļiņas, vai tas ir tas, ko mēs redzam dažkārt ziemā uz sniega, tāds melnums, apsūbējis skurstenis? Tas tā nav. Ja varētu parādīt pirmo slaidu, jo vislabāk pastīties, protams, ir salīdzinājumā kaut kādos mērogos. Tūlīt uzliksim arī slaidu, lai redzam, jo tas ir tas, kas cilvēkus interesē, vai es varu ieraudzīt, vai es... Problēma, protams, ir tāda, ka mēs to ieraudzīt nevaram, un šeit mēs visi varam iztēloties, kāds ir mata diametrs, un savukārt tās PM10 mazās daļiņas ir tā kā tādas krellītes apkārt tam matam, tur tajā attēlā redzams. Tātad ļoti sīks daļiņas, kur izmērs ir mazāks par 10 mikroniem. Un mēs ar aci to neredzam, un tas nav tas, ko mēs redzam kā dūmus, vai mēs redzam kā migliņu vai nosēdums uz sniegu. Tur ir tā problēma, ka šo piesārņojumu mēs vispār vizuāli neredzam. Toties mēs varam viņu dziļi ieelpot elpceļos, jo nekas tur neaizķerās. Ja ir kaut kādas lielākas daļiņas, tad tie aizķeras augšējos elpceļos. Mēs šķaudām, klepojām, izvadām ārā, bet šīs daļiņas ieiet dziļi plaušās un arī vēl tālāk var nokļūt asinsrites sistēmām, radīt veselības problēmas. Tātad PM10 ir kā krellītes apkārt tam matam, savukārt PM2,5, tātad daļiņas, kur izmērs ir vēl mazāks par 2,5 mikroniem. Tad tādas krellītes apkārt tām PM10 daļiņām mēs varam iztēloties, ka tas ir ļoti, ļoti sīks daļiņas. Respektīvi, tik smalkas, ka pat brīli uzliekot tās nevarēs saskaitīt. Tas ir satraucoši. Aneka, varbūt tev šeit ir ko piebilst par smalkajām daļiņām un gaisa piesārņojumu? Principā, kā jau Normans teica, jā, šīs daļiņas ir pietiekoši biedējošas, tā izklausās, un mēs viņas tiešām varam ieelpot dziļākajos elpceļos. Ir vēl arī PM1 daļiņas, kas ir vēl mazākas arī par šo 2,5. Un par tām daļiņām pētījumi ir daudz jau mazāk, bet arī tās var nonākt asinsritē un jau izraisīt smagas veselības problēmas ar paliekošām sēkām. Par PM10 runājot, par šīm cietajām daļiņām diametru 10 mikrometri un 2,5 mikrometri, tur pētījumi ir pietiekoši daudz, un tās veselības problēmas sākot ar akūtām, tādām viegli
plaušu tūskām, ja mēs vēl ņemam klāt ķīmisko piesārņojumu, ko daļiņas sevī var absorbēt, un tad jau ar hroniskām, dažādām astmām un dažādām citām hroniskām elpceļu slimībām. Es redzu, Anne, ka tev ir 2 ierīces priekšā, ar tām var noteikt, vai manā gaisā šīs kaitīgās daļiņas ir? Ar šīm 2 iekārtām, diemžēl, PM daļiņas un cietās daļiņas nevar noteikt. Šīs abas iekārtas... Droši parāda arī skatījumā. Ja var parādīt, tad šīs abas iekārtas šobrīd viena vairāk koncentrējās uz mikroklimatu un oglekļa dioksīda piesārņojumu, otra koncentrējās uz arī mikroklimatu un gaistošo organisko savienojumu piesārņojumu, un tā skaitā darbojas arī kā dūmu detektors, tāpēc, ja mēs runājam par apkuras sistēmām, kā sevi pasargāt no negaidītas tvana gāzes izplūdes no apkuras sistēmas, tad arī otra iekārta ir pietiekoši laba. Ja runā par PM daļiņām, jeb šīm cietajām daļiņām, nu tad pagaidām plašākai sabiedrībai ir dažas iekārtas, kuras var iegādāties. Protams, tur tad jāveic izmeklējumi internetā. Tas izklausās pietiekami specifiski, vai ne? Tas ir specifiski grūtāk noteikt. Iekārtu mehānika ir sarežģītāka, lai viņas būtu precīzas. Industriāli darba vidē mēs noteikti mēram šos te putekļu, gan putekļu koncentrāciju, gan arī PM daļiņu koncentrāciju, jo tur jau tur ir normas, ar kurām mēs varam runāt un skatīties, vai tas tiek pārsniegts. Nu, tad personīgai lietošanai ir iespējams, bet tur jāveic privāta tāda izmeklēšana, kura iekārta man labāk patīk, kā viņa strādā. Te vai vieglāk izklausās, ka vieglākais ceļš būtu sakārtot to savu apkuras iekārtu? Kuros brīžos vai kādā stāvoklī ir jābūt iekārtai, lai tā varētu mūs apdraudēt ar smalkajām daļiņām un gaisa piesārņojumu, kuriem šobrīd būtu jāstraucās? Tas laikam ir lielais jautājums. Edgar, varbūt ir atbildi. Jā, sadedzināt biomasu sadedzinot biomasu rodās vairāki simti sarežģītu ķīmisku reakciju vienlaicīgi. Un šis process ir ļoti komplicēts, un mēs ar to sadedzināšanas procesu, tas galvenais uzdevums ir noorganizēt tai iekārtā, kur mēs to darām, lai būtu visi iespējami labākie apstākļi, lai tas degšanas process notiktu iespējami pilnīgi un sadegtu līdz galam. Bet tas varbūt neatiecas tieši uz šīm īpaši mazajām cietām daļiņām. Jo, ja mums ir degšanas procesā pietiekami augsta temperatūra, atbilstošs skābekļa saturs un degšanas process notiek maksimāli efektīgi, tas nenozīmē, ka mums neizdalīsies šīs mazās cietās daļiņas. Un, lai novērstu, teiksim, tīri tehniski, tad mums jāierīko vai nu kādi filtri vai skruberi aiz iekārtām. Tehnoloģiski arī Rīgas Tehniskā universitāte ir izstrādājusi arī individuālam, teiksim, ģimenes biomasas katlam iekārtu, ar kuru var atgūt latento siltumu no dūmgāzēm un arī samazināt šo cieto daļiņu izmešus, bet tās jau ir papildus izmaksas. Un, nākotnē par to varētu domāt, bet tad attiecīgi tam droši vien būtu nepieciešamas arī kaut kādas jaunas programmas, jauni izglītojoši semināri un jāstāsta par to, kāds efekts no tā būtu. Ja mēs tai pašā tuvumā, kur atrodas šis sadegšanas process, respektīvi, ja tas ir vecākās mājās, krāsnīs, plītīs, kā jau tika pieminēts, tad, protams, šeit tas riska faktors ir tai pašā telpā, kur tas notiek, kur var rasties dūmi, dažādas gāza noplūdes, kuras nav ar aci un saskatāmas un degunu savostāmas, kā tvana gāza, piemēram. Bet cieto daļiņu problēma vairāk attiecās uz apkārtni, kur tas notiek, nevis pašu telpu, jo cieto daļiņu emisiju avots pamatā ir dūmbats vai skurstenis, pa kuru viņas tiek novadīts atmosfērā. Un tad jau mēs nonākam pie tā, ka patiesībā tā ietekme ir uz tuvāko apkārtējo vidi, nevis tikai to pašu telpu vai vietu, kur šis degšanas process notiek.
Vai ir atšķirība tam, vai skurstenis ir tīrīts vai nav tīrīts? Tur kaut kas mainās attiecībā uz gaisa piesārņojumu, vai tas vairāk ir drošības jautājums? Nu, es jau teicu, ka arī pie ļoti efektīva laba sadegšanas procesa, pie labas vilkmes, šīs cietās daļiņas tomēr nonāk atmosfērā. Un netīrīts skurstenis, slikta vilkme, nepietiekoši skābekļa daudzums sadegšanas procesā, tas vairāk rada nepilnīgu sadegšanu, bet nevis tieši šīs smalkās daļiņas. Vairāk darbu un citus produktus. Malka, briketes, granulas. Jā. Šajā stāstā ir arī ogles. Šajā stāstā ir atšķirības attiecībā uz to, cik daudz daļiņas izplatās. Nu, atšķirība noteikti ir, cik daudz daļiņas izplatās. Arī malkas kvalitātē diezgan nozīmīgi, vai mēs dedzinām slapju malku, vai mēs dedzinām sausu malku. Arī tur ir atšķirība, jo pie slapjas malkas dedzināšanas daļiņu skaits ir lielāks nekā pie sausas, tāpēc biomasa... Žāvēt ir vērts. Žāvēt ir vērts, pirmkārt, ne tikai daļiņu piesārņojumā, bet arī tajā siltuma daudzumā, ko mēs iegūstam. Tur noteikti kolēģis var pastāstīt vairāk. Un, ja runājam par ogļu dedzināšanu vai naftas produktu dedzināšanu, tad tur rodās ne tikai cietās daļiņas, bet arī šīs daļiņas paņem līdz tādus savienojumus, organiskos savienojumus, kā piemēram benzols, kurš ir pierādīts kancerogēns savienojums, un arī tas tad nonāk apkārtējā vidē. Un, ja mēs runājam par apkārtējo vidi, nu, tad ne tikai šī mūsu radītais piesārņojums no apkurses sistēmām, bet tur jau arī ir transports iekšā, tiek iekļauts un ražošanas rūpnīcas emisijas. Jā, protams, tam ir nozīme, ko mēs dedzinām. Ir ko papildināt šeit, kolēģi? Nu jā, es atceros, ka tas ļoti dīvaini bija, bet šajos pašos varam aprēķinos, man liekas, ka benzolam bija rēķināts vai pat nav 60% apmēram tas, kādas emisijas rodas tieši nāk no šīs sektora mājasemniecības, bet atkal tur klāt ir tādi mazie uzņēmumi, mazām katlu mājām. Kā kopumā Latvija tā tīri reģionāli, kur šī problēma varbūt vairāk ir aktuāla, kur varbūt situācija ir labāka? Ir tāds kopskats, es saprotu, ka datiem ir tā kā ir dažkārt dati ir vecāki, dažkārt protams, ka pilsētās šī koncentrācija ir lielāka loģiski. Es varu papildināt, ka jā, pirmkārt pilsētās un otrs ir Rēzekne, Liepāja, Rīga, kur jau ir tuvojas tātad vai nu jau pārsniedz arī noteiktos normatīvus un Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Tā kā šīs 3 pilsētas ir īpaši izceļamas. Tad reizeknieši, liepājnieki un rīdzinieki jums noteikti ir jāieklausās šajā diskusijā un arī tālāk runātajā, jo cik nopietna tā situācija ir, man negribās arī tā teikt, padarīt šīs krāsas pārāk sabiezināt, bet varbūt, ka tās ir biezas. Kā kopumā ir ar to gaisa kvalitāti? Nu, teorētiski gaisa kvalitāte ir vairāk vai mazāk laba, bet ja mēs varētu apskatīties 3. slaidu, uzliksim arī tūlīt tad mēs redzēsim, ka viena lieta ir šīs Eiropas Savienības prasības, Eiropas Savienības direktīvas prasības. Jūs šeit redzat, pa kreisi slaidā ir parādīts, cik apmēram procentuāli iedzīvotāji Eiropas reģionā, Eiropas Savienībā ir pakļauti šiem normatīvu pārsniegumiem. Savukārt pa labi ir redzams Pasaules veselības organizācija vadlīnijas. Tātad vadlīnijas ir krietni stingrākas nekā šīs Eiropas Savienības šobrīd noteiktie robežu lielumi. Līdz ar to Eiropas Savienība šobrīd pārskata gaisa kvalitātes direktīvu un tie rādītāji būs daudz stingrāki, tuvojoties Eiropas un Pasaules veselības organizācijas vadlīniju vērtībām. Un ja mēs skatāmies attiecībā par šīm vadlīniju vērtībām, tad mēs redzam, ka ir problēmas. Nenoliedzami ir problēmas, bet šeit galvenā problēma ir tāda, mēs zinām, ka ķīmiskām vielām parasti ir 2 veidi ķīmiskās vielas. Vienas ir vielas ar tā saucamo sliekšņu koncentrāciju, kur nepārsniedzot mēs varam būt diezgan droši, ka mums nekādas veselības problēmas neradīsies. Savukārt liela grupa vielu ir bez šīs sliekšņu koncentrācijas, vai arī mēs vienkārši viņu neesam vēl noskaidrojuši. Un līdz ar to vienīgais veids ir pēc iespējas vairāk samazināt šo piesārņojumu koncentrācijas. Un tas, kas izriet no daudziem pētījumiem, uz ko Pasaules veselības organizācija balstās, daudziem gaisa piesārņotājiem, ja ne visiem, nav noteikti šīs sliekšņu
koncentrācijas. Un tādā gadījumā mēs skatāmies, kā mēs varam samazināt, un tad jau vērtē riskus. Un tad ir jautājums, vai teiksim, viens saslimšanas gadījums vai viens nāves gadījums, teiksim, no plauša vēža no 1000 cilvēkiem ir liels risks vai mazs. Un kā tas ir, teiksim, ja viens cilvēks saslims savā dzīves laikā no 100 cilvēkiem. Droši vien, ja viens no miljona, tas ir neliels risks, kas it kā ir akceptējams, bet tas jau ir politisks jautājums, kā mēs šos riskus izvērtējam, jo nākošā lieta ir tāda, lai vēl vairāk samazināt šo piesārņotāju koncentrācijas, tas kļūst aizvien dārgāk. Kāpēc tā? Gluži vienkārši, ja mums ir ļoti piesārņots gaiss, tad ir viegli samazināt par 50%, veicot kaut kādas pasākumus. Un katru to nākošo samazinājumu ir aizvien grūtāk un aizvien vairāk jāiegulda tehnoloģijās, kas ir dārgas. Un līdz ar to tās ir milzīgas izmaksas. Un tad, lai pamatot to ekonomisko liederību, tad rēķina manas pieminēto priekšlaicīgās nāves gadījumus no noteiktā piesārņojuma. Un tad arī, teiksim, to cilvēku dzīvi var izteikt arī monetāri. Teiksim, ja viņš nomirst priekšlaicīgi, tad viņš, protams, nestrādās, nedos valstī kaut kādas ienākumus nodokļu veidā. Un tādā veidā salīdzinot, tad pamatot to, ka ir vērts ieguldīt tajās aizvien dārgākajās jaunajās tehnoloģijās, lai novērstos nāves gadījumus. Un tas, protams, ir statistisks jēdziens. Mēs runājam par statistiku, skaidrs, ka katra dzīvība ir tā vērta noteikti. Vajag darīt, ko var darīt un kā kurināt, lai viens samazinātu gaisa piesārņojumu, otrs varbūt arī tā skaitā to efektivitāti palielināt, jo ja cilvēku gadījumā noteikti ir arī skatītāji, kuri saka, viss kārtībā. Ja kādam kāds skaitīgais paradums, tāpat sliktu gaisu dažkārt velk iekšā. Dažkārt cilvēki par to satraucās mazāk, bet par to maciņu biezumu un par to, cik silts mājās ir, to varbūt labāk uztver. Mēģinām aptvert šīs abas pasaules, kas varbūt ir tie praktiski ieteikumi. Vienu jau es saklausīju. Noteikti, ja kurināmais ir mitrs, tad gan efektivitāte būs slikta, gan šīs daļiņas gaisā ir vairāk. Kādi vēl būtu ieteikumi? Jūs pats pareizi teicāt, ka visefektīvākais instruments ir maciņš. Un tas strādā vislabāk. Instrumenti var būt dažādi. Pastāst cīkāk, kā ar maciņu šo var izmainīt? Saistot ar šodienas tēmu, acīm redzot dažādi atbalsta programmas. Tas ir viens veids, kā palīdzēt maciņam. Otra lieta ir tas nevis burkāna, bet pātadziņas princips, ka palielināt nodokļus pa izmešiem un dažādām represīvām metodēm. Tāpat būtiski ietekmē kurināmā cenas. Mēs ļoti labi redzam, kā pēdējos gados viņas ir staigājušas un kā cilvēki arī pāriet no viena kurināmā uz otro, uz citu daudz ātrāk un pēc tam atkal iet apakaļ, kad cenas mainās. Tā kā šie ekonomiskie līdzekļi, manuprāt, ir visefektīvākie un šie mainītā apziņa un dzīves stila maiņa, un tas viss jau seko un prasa daudz vairāk laika. Un to nevar izmainīt tur 1 vai 2 gados sabiedrības, teiksim, uzskatus. Bet labā ziņa tā, ka, manuprāt, mēs redzam, ka jaunā paudze jau aug daudz apzinīgāka un kā jau es iepriekš teicu, arī ar lielāku entuziasmu šķiro gan atkritumus un visas aktuālās lietas, ko neizdodas mums pietiekami ātri ieviest dzīvē, kas it kā ir vienkāršākas, bet šie enerģijas tehnoloģijas, tās, protams, ir dārgākas un sarežģītākas, un tas prasīs, acīm redzot, vairāk laika nekā šķirot atkritumus iemācīties. Cilvēks ir individuāls arī, kā jau Normons teica par šīm veselības ietekmēm no 1 miljona, varbūt viens saslimst ar šo plauša vēzi no konkrēta piesārņotāja. Tas arī jāatcerās, ka mums katram ir šī individuāla atbildes reakcija, un otrs, tā dzīves stila maiņa var dot arī nelielu ieguldījumu maciņā. Cevišķi, ja runājam par šo siltuma apkuri, tad mēs varam pievērst uzmanību mikroklimatam. Tas ir telpas temperatūrai, telpas relatīvajam mitrumam, kur tad arī skatīties, ja mēs runājam tādām ciparos jau, tad, piemēram, mūsu tādas kognitīvās, jeb šīs spējas darboties un būt uzmanīgiem, jeb klātesošiem, kā tagad saka, mūsu darbībās arī sēžot pie televizora,
tad tā temperatūra ir 21 līdz 25 grādi pēc Celsija. Un nemaz nevajag pārkurināt varbūt telpu tur pārāk daudz un sasniegt šo tropiskos apstākļus. Jo arī, ja mēs runājam par tropiskajiem apstākļiem, tur pāri 26 grādiem vai arī pie tiem pašiem 25 grādiem un relatīvā mitruma, kas jau ir 60% vai virs 60%, mums jau sākam pieaudzēt varam piesākt mikrobioloģiju un runāt par pelējumu rašanos telpās vai dažādām citām šīm mikrobioloģiskajām sēnītēm, kas var izplatīties iekštelpās, kas arī rada ietekmi uz cilvēku veselību. Un kopumā, ja mēs runājam vispār par to, kāds ir iekštelpu gaisa piesārņojums, tad tur ir daudz šie faktori, kā jau es minēju. Ja kolēģi parādīs slaidu. Jā, uzliksim slaidiņu, plūdīt redzēsim sadalījumu. Tad mēs varam sākt runāt par šo mikroklimatu, kas ir temperatūra, relatīvais mitrums, arī gaisa kustības ātrums un arī virsmas, kas mums atdod vai apslāpē siltumu. Tad jau mums ir apkārtējās vidas piesārņojums, par kuram mēs arī pieskaramies, kas mums iziet ārā no skursteņiem, no dūmvadiem un arī ko rada transports un ražošana. Un tad jau arī ir visi pārējie, ko mēs paši radām iekštelpās, gan sadzīves ķīmija, kosmētika, kādas darbības, ēst gatavošana, un tad visbeidzam varam noslēgt ar bioloģisko piesārņojumu, kas ir maidzīvnieki, kas ir šīs pelējuma sēnītes, kas ir mikrobioloģiskais piesārņojums. Iekštelpu gaisa kvalitāte un kas var ietekmēt mūsu veselību ir ļoti komplicēta. Un tieši dzīves stila maiņa var to uzlabot ne tikai veselības ziņā, ka mēs būsim darba spējīgāki un jutīsimies labāk, jutīsimies laimīgāki, bet arī mācīņu ziņā tīri no šī kurināšanas viedokļa. Varbūt mums nevajag tik siltu gaisu, siltu telpu. Mēs pieminējām to šķirošanu un zaļāku domāšanu, taču dažkārt cilvēks, domājot par to maciņu, iemet tajā plītī, tajā pavardā iemet dažkārt lietas, kas īsti nekvalificējās kā malka. Koks varētu šķist, koks paliek koks, vienalga, vai tā ir mēbele, vai tas ir kāds zaļais zars, galvenais, ka iekurās. Vai šādi domāt ir pareizi, vai tomēr tur ir kādi riski? Vai tur ir daudz riski? Ja runājam par skaidu plāksnēm vai arī Padomju Savienības mēbelēm, šiem skapņiem, sekcijām, kuras bieži vien tiek nolietotas un pārklāt, kāds vieglākais veids vai sadedzināt vai sazāģēt un tad sadedzināt krāsnī, jo, kā jau minēju, koks paliek koks. Tad, diemžēl, problēma ir tāda, ka šie produkti tiek līmēti. Un, ja mēs runājam par līmēšanu, tad mēs izmantojam dažādas līmes. Biežāk vēl joprojām populārākā ir formaldehīda fenola sveķu līme, ir sevišķi vecajām mēbelēm, modernās jau pāriet uz jaunākām, vidēji draudzīgākām līmēm. Tad šeit degot šīm līmēm gaisā rodās ne tikai daļiņas, bet rodās gaistošie organiskie savienojumi, tā skaitā formaldehīds. Ja esam izjutuši parastos dūmus, tad dūmi kož acīs. Tad šajā gadījumā tas ir pirmais signāls, ka kaut kas noteikti nebūs kārtībā. Ja runājam par to, kas rodās no fenola šiem formaldehīdu sveķiem, tad tur jau ir formaldehīds, kas ir kancerogēns. Un, protams, uzreiz mēs pamanīsim tikai šo šķaudīšanu, kņudināšanu degunā un acīs. Un tad ar laiku tas var pāriet arī smagākās veselības problēmās. Tas ir viens variants. Dedzinot plasmasu, tur atkal ir citi šie ķīmiskie savienojumi, kas var rasties. Un ar plasmasu, es domāju, visi šie lakas pārklājumi, kas arī ir kā polimēra materiāls, bieži vien ne tikai pēc pudeles vai tādas, kuras, protams, šķirot ir daudz vieglāk nekā sadedzināt. Bet, tas kā kuram. Mums ir nācis arī viens skatītāja jautājums. Mēs pieminējām to gaisa mitrumu. Šeit konkrēti par apkurs sezonu. Kāds ir ieteicamais gaisa relatīvais mitrums apkurs sezonas laikā? No veselības viedokļa apkurs sezonas laikā, ja skatāmies uz
biroja vidi, tur šie pētījumi ir daudz vairāk, bet tur parasti ir samazināts relatīvais mitrums. Ideālos apstākļos par cilvēku runājot, mēs runājam no 40 līdz 60%. Tas ir tāds mūsu komfortablais relatīvais mitrums, jebkurā dzīves situācijā, vasarā, ziemā, kurā mums jutīsimies vislabāk. Un arī šādā relatīvajā mitrumā ir pētījumi, kas pierāda, ka ir samazināts infekcijas slimība, izplatība, samazināta arī šo pelējumu sēnīšu augšana. Protams, atkarīgs no tā, kāda šī sēnīte ir, un atkal jāskatās individuāli uz konkrēto vidi. Ne visās vidēs viss būs vienādi. Tad par ziemu, jā, varu teikt, ka arī Latvijā, it sevišķi biroja vidē, mums ir samazināts šis relatīvais mitrums zem 30%, kas tad arī var radīt diskomfortu, spēju, nogurumu arī, tā skaitā acu izžūšanu, mutes izžūšanu, rokas ādas, ķermeņa ādas izžūšanu, kas tad atkal ir diskomforts mūsu organismam, neliels stress mūsu organismam. Un, ja zinām no stresa pētījumiem, tad, ja organisms visu laiku atrodas kaut kādā stresā, tad tas arī var atstāt kronisku ietekmi uz veselību. Es ceru, ka atbildējām uz skatītāju jautājumu. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši sūtiet tos iekšā komentāros apakšā zem tiešraides. Gaidīsim tos. Tie nonāks arī šeit manā priekšā. Tā kā gaidīsim jūsu jautājumus līdz pat diskusijas beigām. Parunājām par kurināmā veidu, ko kurināt, ko nekurināt. Parunājām par pašām apkurs iekārtām. Kā tās labāk uzturēt, izmantot, lai ir maksimālais tas efekts, tas labums, cik bieži varbūt jātīra un kas ir kaut kādas pazīmes, kurā mēs saprotam, ka varbūt ir laiks domāt jau par pašas iekārtas nomaiņu. Kas ir kaut kādas pazīmes? Acīm redzot, galvenās pazīmes būtu, ja šī iekārta sāk sliktāk pildīt savu funkciju. Tas mazāk siltumu, kaut kādi dūmi nāk ārā, kaut kur tur, kur viņiem nevajadzētu nākt ārā vai parādīties. Modernākām iekārtām jau ir dažādi sensori, kas mēra dažādus parametrus un procesus, un modernākas iekārtas vienkārši pašas atslēdzās un monitorā ieslēdz, kad nepieciešama servisa apkope. Tas jau tā pavisam moderni, kad pat iekārta. Tā ir realitāte mūsdienās. Tā ir šodien reāli. Tas nav tikai kaut kāda nākotne, bet tas ir tikai tiešām par salīdzinoši nesen ražotām iekārtām, kuru cena arī atbilstoši ir augstāka. Tā problēma bieži vien ir tādā apstākļā, ka mums nav īsti informācijas, cik tā situācija slikta ir, teiksim, arī uz tiem izmešiem, uz gaisa kvalitāti. Un te būtu svarīgi laikam tomēr arī pieminēt, ka šīs mazās iekārtas un līdzīgi tehnoloģiski risinājumi, ja mums būtu vairāk informācijas un brīdinājumi, ka ir slikti un ka vajadzētu kaut ko mainīt, tas noteikti varētu arī motivēt ātrāk rīkoties. Un es domāju, ka šis virziens diezgan strauji attīstīsies. Mēs jau zinām arī, ka, teiksim, veicot monitoringu skolās un mācību telpās, tur diezgan trakas lietas atklājās un veidojās programmas, kā to, teiksim, mēģināt risināt. To arī nevar izdarīt vienā gadā, bet tās lietas notiek un virzās uz priekšu. Vēl kādi ieteikumi būtu par pašām iekārtām? Ir vēl ko piebilst šeit? Ja nav par pašām iekārtām, mēs jau parunājam, protams, viens ir šīs smalkās daļiņas, kas tā skaitā ir arī kancerogēnas. Kāda vēl ir varbūt tā ietekme uz cilvēkiem un vidi, tā skaitā varbūt uz mūsu četrkājieniem draugiem, kas arī bieži vien mums ir apkārt? Cilvēks ir dzīva būtne, arī četrkājienais dogs ir dzīva būtne, arī uz viņiem, protams, šīs daļiņas iedarbojās. Un runājot par to, kā mēs varam kontrolēt, kā jau kolēģis teica, ir šīs mazās iekārtas, kur mēs paši varam sekot līdzi un domāt un apzināti saprast, ir jāvar vaļā loks, ir jāveidina. Veidināšana ir noteikti pirmais tāds solis uz gaisa kvalitātes uzlabošanu. Un tad jau nākamais, kas vairs nav tik lētāks, varbūt risinājums, ir ventilācijas ierīkošana arī dzīvojamās, teiksim, šīs tajās privātu mājās, dzīvokļos.
Un tur jau var runāt par dažādām ventilācijas sistēmām, kuras gan filtrē gaisu, gan var gaisu arī mitrināt vai atkal pretēji atbrīvot no mitruma, ja tas ir pārāk daudz, kur arī iekšā ir visas šīs sensorās sistēmas, priekš temperatūras regulācijas, mitruma regulācijas, oglekļa dioksīda regulācijas, bet tas jau, tas nebūs tāds tūlītais risinājums jebkurā maisaimniecībā, bet par to var aizdomāties, jo tirgus ir ļoti, ļoti plašs un arī pie mums šobrīd piedāvā pietiekoši daudz dažādas ventilācijas sistēmu iespējas, kas var palīdzēt tik galā ar dažādām iekštelpu gaisa problēmām. Tikai, manuprāt, jāatceras, ka šie ir risinājumi, kas tātad uzlabos to individuālo komfortu, bet nekur jau nepazūd tas, ka mēs caur to savu skursteni palaižam emisijas apkārtējā vidē. Un mēs visi, tīpaši tātad pilsētās, kur ir šis te apbūves blīvums lielāks, mēs tāpatās beigās izējam savā pagalmā un to visu elpojam. Tā kā tas individuālais komforts ir jāatceras, tas ir svarīgs, bet tāpat tās ir ietekme uz plašāku vidi. Tas ļoti būtiski, to nevar pazaudēt, protams, izvēlēties, kur investēties. Mums ir ienācis skatītāji jautājums, kurš ir bīstamākais apkurs veids, kuru vajadzētu izskaust šodien? Uz ko liekam? Skapju dedzināšana. Skapju dedzināšana? Dažādi plastmasu skapju dedzināšana un es teiktu arī ogļu dedzināšana. Varbūt nav gluži bīstamākais, bet tādu lielāku ietekmi. Tieši ogles. Akmeņogles. Labi, to mēs arī esam apskatījuši. Mēs izrunājām par to ietekmi uz cilvēku, kā ir uz vidi, uz to, kas mums ir visapkārt, flora. Mums arī ir apkārtēji skaitā, tas ietekmē arī tai skaitā vidi, kas mums ir, koki, krūmi, augi. Kā tie reaģē uz gaisa piesārņojumu? Normāli. Šī problēma lielā mērā ir novērsta, jo attiecībā uz augiem ļoti liels problēmas radīja sēra dioksīda piesārņojums, kas ir galvenokārt dedzinot sēru saturošs materiāls, un tās ir pirmkārt ogles. Un tā kā relatīvi ogļu dedzināšana droši vien visā Eiropā ir samazinājusies, Polija ir izņēmums. Tad sēra dioksīds radīja šos skābos lietus, kas ir sevišķi kokiem lika iet bojā lielās platībās, bet lielos vilcienos sēra dioksīda piesārņojums nav tā galvenā problēma šodien. Un tad vēl ir, protams, kas uz augiem attiecas, tas ir piezemes ozona piesārņojums, bet tur ir daudz sarežģītāks tas veidošanās mehānisms, ka tas veidojas arī dabiskos apstākļos, bet tur atkal, ja ir tie saucamie prekursori vielas, arī slāpekļa savienojumi, arī dažas citas organiskās vielas, kas var veicināt šī piezemes ozonu, pastiprināt veidošanos. Tā kā šie piesārņojumi veidi attiecībā uz floru ir lielā mērā novērsti, un tie, protams, arī cilvēku tas piezemes ozonas ietekmē ir kaitīgs. Bet attiecībā uz to cilvēku veselību tomēr tas, kas Pasaules veselības organizācija un arī Eiropas vides aģentūra fokusējas uz tām cieto daļiņu piesārņojumu kā galveno veselību ietekmējušo faktoru. Varbūt Anika kaut ko var piebilst. Par cieto daļiņu piesārņojumu apkārtējā vidē? Par ietekmu uz vidi. Par ietekmi uz vidi tieši, kā jau Normans teica, sēra dioksīds, slāpekļu oksīdi, visi, kas arī darbojas kā tie paši prekursori piezemes ozonam. Tad tas viss var izmainīt šo apkārtējo vidi, un, ja tiek izmainīta apkārtējā vide, protams, tiek izmainīta arī mūsu vide, kurā mēs atrodamies. Mēs esam daļa no apkārtējās vides, tā teikt. Par daļiņām runājot, tad cietām daļiņām ir pietiekoši daudz šie pētījumi. Viņi var, protams, arī negluži varbūt absorbēties lapās, bet noteikti nogulsnēties uz lapām, un radīt, samazināt šo fotosintēzes procesus un dažādus augšanas procesus augos. Un tas ir pēdējo, kā jau Normans arī teica, gan Eiropas Savienības mērķis, gan arī Pasaules veselības organizācija uz to norāda, ka samazināt tieši šo cieto daļiņu piesārņojumu apkārtējā vidē, jo pārējās vielas jau ir principā samazināts līdz tam minimumam, par ko mēs varam runāt.
Varbūt bija vēl kāds slaids, ko kolēģi vēlējāties parādīt, pirms mēs dodamies tālāk un parunājam par to finansējumu pusi. Nu, varbūt mēs varētu pieskarties tām mistiskajām priekšlaicīgas mirstības rādītājām. Jā, parādam, kurš slaids tas ir. Ja varētu parādīt, tad tas būs 7. slaids. Tūlīt redzēsim to arī uz ekrāna mūsu priekšā. Par ko ir stāsts? Nu, stāsts ir par to, ka vienu uz atpakaļ lūdzu. Tad. Stāsts ir par to, ka tā tad ir, kā es teicu, šie statistiski aprēķini. Šeit jūs redzat, tur Latvija principā to nekad nav reiķinājusi. Arī Anniks pārstāvētais institūts laikam nav nekad to reiķinājusi. Tātad statistiskā mirstība vai priekšlaicīgā mirstība no dažādiem faktoriem, tas skaitā vidas faktoriem. Šeit OECD organizācija ir veikusi šāds te aprēķinus. Un šeit Latvija, ja var redzēt, Latvija ir apvilkt, parādās, ka ja ne pats sliktākā pie šī te rādītāja, tātad tur ir 97 priekšlaicīgi mirstības gadījumi, laikam uz 100 000, vai cik tur tiem populācijas. To ļoti grūti saprast, bet viss jāskatās kontekstā un salīdzinājumā. Un tikko Latvija parādās kā viena no vissliktākām, tad, protams, tur arī politiķiem radās jautājumi, kā to izskaidrot, kāpēc tas tā ir. Un tas mums lika iedziļināties, pirmkārt saprast, kā šis rādītājs tiek reiķināts un saprast to algoritmu. Algoritms ir diezgan komplicēts, to mēs šodien nedemonstrēsim. Bet, un tur ir tas galvenais aspekts, ka tur ir ļoti daudz faktoru, kas to var ietekmēt. Un Latvijas gadījumā to acīm redzot ietekmē, ka mums nav pienācīgi tas datu tīkls, datu noklājums. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tās divas stacijas, kur Rīgā mēra PM10 un 2,5 piesārņojumi, tad viena ir iela, tā saucamā ielas stacija Valdemāra ielā. Agrāk tā bija Brīvības ielā, tur tika mērīts netālu no Dailes teātra. Un tad ir tā saucamā pilsētas fona stacija, tā ir Kronvalda parkā. Un mums, protams, ir tikai šie dati, un ja mums viņi jātiecina uz visiem Rīgas iedzīvotājiem, arī uz visiem guļam rajoniem, kur īsti nav mērīts, bet no nosacīts mēs varam pieņemt, ka tā fona stacija atbilst arī šiem te rajoniem. Un tad, ja mums ir nepietiekami dati, viņi nav pietiekami klasterēti pa dažādiem tiem rajoniem, kur cilvēki dzīvo. Sanāk ļoti vispārināti. Ļoti vispārināti, līdz ar to mēs iegūstam šo te paaugstināto rādītāju. Tas, principā, bija mūsu izskaidrojums, ka varbūt nevajag tur dramatizēt un panikot, ka tas ir ļoti daudz faktoru, kas var šos te aprēķinus ietekmēt. Tātad Latvijai būtu jārēķina pašai, bet mums īsti nav tādu specializētu vides institūtu vai sabiedrības veselības institūtu, kas tieši ar to nodarboties. Parasti ārzemēs, rēķina šādi institūti. Bet, izejot no jaunās Eiropas Savienības direktīvas prasībām, kas kaut kad tuvākos gados tiks apstiprināta, tur šī prasība, acīm redzot, būs iekļauts, ka katrai dalību valstī būs pašai jau jārēķina šie te statistiskie priekšlaicīgas mirstības gadījumi no dažādiem gaisa faktoriem. Un, kā es teicu, tas ir, protams, tas pamats, kas ļauj pateikt, cik liederīgi ir ieguldītais vien lielāks naudas, lai to piesārņojumu samazinātu vēl mazāk. Jo, kā es teicu, nav šīs te sliekšņa koncentrācija atrast šobrīd. Līdz ar to mums jāvērtē riski un jāvērtē tās izmaksas un jāmazina pēc iespējami mazāk, bet tur tā kā metodas ir vairākas kārtos rēķini, kur ir lielas manipulācijas iespējas. Un šeit jāsaka, Eiropas komisija, manuprāt, un to arī kolēģi ir salīdzinošos pētījumos parādījuši, ka viņu izmantotā metodika ir tāda, kas dod lielākus šos te mirstības rādītājus, lai pamatotās stingrās direktīvas prasības nākotnē. Bet runājot par Eiropas Savienību, par finansējumu, par pārmaiņām, es saprotu, Madara, ka ir risinājums, un tā skaitā risinājums, kas var palīdzēt maciņam. Tās ir atbalsta programmas, kas šobrīd ir pieejams iedzīvotājiem kopumā skatoties. Kādas programmas, kādas ir atbalsta iespējas? Tātad kopumā Latvijā ir vairākas atbalsta programmas, ne tikai Centrālās finanšu un līguma aģentūras administrētā un tagad aktuālā, bet arī Altuma ir programma gan energoefektivitātes paaugstināšanai, gan apkuras sistēmu
nomaiņai un atjaunošanai, gan arī vides investīciju fondam. Un tad, izveidojot šo te programmu Varam vadībā, kas ir šobrīd aktuāla, 2236 pasākums apkurs iekārtu nomaiņai, tad tika arī skatīts, lai šīs pieejamās atbalsta programmas kaut kā citu papildinātu, negluži pārklātos un būtu vieniem un tiem pašiem mērķiem paredzētas. Nu, lūk, un tātad šī programma, kas ir aktuāla, mums tiek īstenota visu šo gadu un vēl nākamgad, ir tieši pilsētu iedzīvotājiem ar mērķi mazināt šo te gaisa piesārņojumu, konkrēti PM2,5 daļiņu emisijas, un to paveikt tātad nomainot vecās neefektīvās koksnes biomasas apkurs iekārtas. Nu, tātad tieši krāsnis, kamīni, vecie granulu katli un tam līdzīgi. Šis te pasākums tiek īstenots 4 uzsaukumos. Šobrīd rit pēdējā nedēļa pieteikumiem siltumsūkņu iegādēji un uzstādīšanai vēl var paspēt ielikt vilcienā. Un tad uzreiz pēc tam izsludināsim 3. uzsaukumu, kas ir granulu katlu iegādēji. Savukārt nākamgad pavasarī būs pēdējais uzsaukums, kur jau būs iespējams iegādāties gan šos kādu no šiem iepriekš minētajiem risinājumiem, gan arī vēlreiz pieteikties pieslēgumiem pilsētas centralizētai siltumapgādēji, kas mums jau tāds visaptverošs. Jā, tieši tā. Un arī gaisa siltumsūkņiem, kas nav iekļauti pašreizējā uzsaukumā. Tā kā atbalsta iespējas ir plašas un vēl var paspēt pieteikties. Tad mērķa auditorija ir pilsētas, ir kādi ierobežojumi attiecībā uz to, cik plašs pilsētu loks tiek aptverts? Attiecībā uz pilsētu loku ierobežojumu nav, bet ir priekšrocība šīm 3 minētajām pilsētām, kur gaisa piesārņojums ir augstāks, tātad Liepāja, Rēzekne, Rīga. Tur projektu iesniegumi, kuri tātad ir plānoti šajās pilsētās, saņem papildu punktus un tādējādi var veiksmīgāk konkurēt ar citiem gadījumā, ja nauda ir mazāka pieejama nekā to interesentu. Tā kā atbalsts pieejams visās pilsētās, bet šīs 3 ir prioritārās. Privātu mājas, dzīvojamās mājas? Jā, atbalstam var pretendēt privātu mājās un mazajās daudzdzīvokļu mājās. Ar mazajām daudzdzīvokļu mājām saprotam tātad, kur šī siltuma apgādes jauda nepārsniedz 50 kW, nu, kas tipiski ir apmēram 8 līdz 12 dzīvokļi, bet tas, protams, atkarīgs arī no mājas parametriem. Tā kā privātu mājas, dvīņu mājas, rindu mājas un mazās daudzdzīvokļu mājas, tās visas var pretendēt un mainīt esošās iekārtas. Cik liels finansējums ir pieejams? Ir kaut kas arī no iedzīvotāju puses jāliek iekšā, kāda daļa, kas tiek atmaksāts? Jā, neliela daļa ir jāliek iekšā no iedzīvotāju paša puses, bet tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Tātad tas potenciāli saņemamais atbalsts veidojas no pirmkārt jau kas tas par risinājumu un kāda ir tā plānotā jauda. Otrakārt no atbalsta intensitātes. Tur tā tad ir izstrādāts, ka augstākā atbalsta intensitāte ir centralizētai siltumapgādē kā tādam nacionāli vēlamākajam risinājumam, un tur šī intensitāte ir 95%. Tā kā paša ieguldījums ir tiešām samērā niecīgs 5%. Un tad tā pakāpeniski mazinās, teiksim, siltumsūkņiem 85%, granulu katliem 70%, gaisa siltumsūkņiem 50%. Nu, un trešais tāds kā ierobežojošais faktors ir deklarēto iedzīvotāju skaits. Tātad, lai atbalsts nokļūtu tiešām mājsaimniecībās, kur tiek apkurināts, kur praktisku guvumu gūs iedzīvotāji, ir ierobežojums 4400 uz vienu deklarēto iedzīvotāju. Nu, gan jau vieglāk saprast ar kādu piemēru, tātad, teiksim, ja saprotam, ka mūsu siltumsūkņa jaudas dēļ mums varētu būt izmaksas 20 000, siltumsūkņa atbalsta intensitāte 85%, nu tā tad maksimālais atbalsts 17 000. Tā tad vajadzētu būt 4 deklarētiem iedzīvotājiem. Ja ir mazāk, tad jau attiecīgi tomēr to maksimālo atbalstu nevar saņemt. Nu, tā veidoja šīs atbalsta summas, bet tur tiešām tas apmērs ir ļoti, ļoti dažāds, sākot no kādiem 3000 līdz pat vairākiem desmitiem, atkarībā ko projektā plāno, un vai liek klāt saules paneļus, vai liek klāt arī pašas apkures sistēmas izveidi vai atjaunošanu, tā kā ļoti plašas iespējas.
Izklausās no vienas puses sarežģīti. Tik sarežģīta tā pieteikšanās. Daudz dokumenti ir jāizpilda. Vienkārši domājot par tiem, kas varbūt nodomāja, var vēl paspēt. Kas ir jāizdara, lai pieteiktos? Grūti teikt. Savā ziņā, protams, ir sarežģīta pieteikšanās, jo tas ir atbalsts mājsaimniecībām, kam parasti nav šīs pieredzes ar Eiropas Savienības fondu projektiem. Tomēr esam maksimāli mēģinājuši atvieglot šo pieteikšanās procesu arī mūsu projektu portālā, kur šis pieteikums ir jāizpild, ir dažādas sadaļas pielāgotas, lai iespējami vieglāk šis aprēķins notiek automātiski, ievadot jaudu. Nu, tātad tas viss aprēķins nav jāveic pašam un jāizprot, kā tas veidojas. Tā kā esam mēģinājuši vienkāršot procesu, iesniedzamo dokumentu nav daudz. Ja ir zināms savs kurināmā patēriņš iepriekšējos gados, tad būtībā aizpildot šo pieteikumu un aizpildot aprēķina formu, kas ir arī Excel iestrādāta, tur atliek tikai ievadas datus ievadīt, tad pieteikums jau ir praktiski gatavs. Vai ir arī kādi, kas var pieslēgties palīgā, kādi konsultanti, kāda tā praksa ir šādos pieteikumos? Jā, ir, protams, mēs konsultējam par visu, kas ir neskaidrs un varam palīdzēt. Protams, gluži ne aizpildīt iesniedzēju vietā, bet palīdzēt varam. Un tur mums ir gan jau ļoti daudz atbildētu jautājumu, ko var redzēt mūsu tīmekļa vietnē cfla.gov.lv. Tātad pie šī attiecīgā atbalsta tur tiešām varat palasīt. Tur ir ļoti daudz un dažādu tēmu, dažādu specifisku situāciju aprakstu, uz kuriem jau esam atbildējuši, bet tāpat ir iespēja uzdot arī jaunus jautājumus un lūgt skaidrojumus un palīdzību, rakstot uz e-pasta adresi siltiet@cfla.gov.lv vai zvanot 27 2400270. Jā. To mēs noteikti atkārtosim arī pašās beigās, bet noteikti tas pieteikšanās un atbalsta process ar to nenoslēdzās. Vai ir kaut kādi soļi arī, kas ir pēc finansējuma saņemšanas, ir vēl jāpaveic, ar ko jārēķinās? Jā, tas process kopumā, protams, ir plašāks nekā tikai pieteikuma iesniegšana. Mēs to, protams, arī izskatām, vai tas atbilst visām pamata prasībām. Piemēram, tās pamata prasības ir arī, vai šī ēkas apkurināmā platība ir vismaz 50 kvadrātmetri, vai tā ir pastāvīgi eksploatēta iepriekšējos 3 gadus, tātad kurināta, un tātad tiešām praktiski arī radīs šo piesārņojumu samazināšanu, vai tā kopumā ir nodota eksploatācijā 7 gadus vismaz pirms projekta iesniegšanas. Tātad vairāki nosacījumi, mēs pārbaudam šo atbilstību. Ja projekts ir atbilstošs, tad jā, varam apstiprināt, iespējams kādas neprecizitātes vēl jāprecizē, tad to novedam līdz galam un varam projektu apstiprināt, tiek noslēgts līgums. Un pēc tam savukārt ir šī, vai pēc tam, vai jau kamēr mēs šo procesu veicam paralēli, ir tā tad īstenošana. Tas interesants iegādājas uzstāda iekārtu un tad iesniedz maksājumu pieprasījumu aģentūrā. Un tad arī šis atbalsts tiek atmaksāts projektā paredzētajā apjomā. Mums ir ienācis viens skatītāja jautājums, kas konkrēti adresēts CFLA. Kā vērtējums līdz šim sasniegtais un vai ir kas pilnveidojums valsts atbalsta programmās enerģijas risinājumiem privātu mājām, iekavās gan saules paneļi, gāzes katlu nomaiņa un tam līdzīgi? Cik aktīvi iespējams šobrīd tās programmas tiek izmantotas? Jā, ir jau radušies kaut kādi secinājumi, lai arī, protams, mēs esam tādā salīdzinoši sākuma posmā visai šai atbalsta programmai, bet tas, kas arī ļoti daudz izskan šajā konsultāciju procesā, ir, ka trūks tomēr arī atbalsta lauku iedzīvotājiem, kā arī viņi būtu ieinteresēti mainīt apkurs iekārtas, bet tā kā šis pasākums ir vērsts tieši uz gaisa piesārņojumu, tad tā prioritāte ir pilsētas. Tā kā tas varētu būt kaut kas, ko nacionāli nākotnes finansējuma programmām apdomāt. Un, protams, var arī redzēt to dažādo interesi par dažādiem apkurs risinājumiem. Teiksim, pieslēgumi centralizētai siltumapgādei. Tā interese ir ļoti minimāla, kas tur noteikti arī ir ļoti dažādi iemesli. Viens, vai vispār ir tīkli pieejami tuvumā, kur pieslēgties. Otrs, gan jau pēdējā laika ļoti krasas siltumenerģijas tarifu svārstības, kad īsti nevar rēķināties, vai tas tiešām beigās būs lētāk vai nē. Tātad dažādi iemesli. Savukārt siltumsūkņi, granulu katli ir ļoti populāri, ļoti daudz interesantu. Tā kā, šo visu
noteikti varēs ņemt vērā nākotnes programmu plānošanai, ja tādas būs. Pagaidām vēl vienkārši esam sākuma posmā. Ļoti labi atbalsts ir pieejams, to noteikti ir jāizmanto, taču mums ir cilvēki skatītāji jautājums, vai tagad jau nav par vēlu tās apkurs iekārtas mainīt, vai nav kaut kādi ierobežojumi attiecībā uz šo, vai vienīgais ierobežojums ir tas, cik no rīta būs augsta guļamistam, kad piecelsies. Kā ir ar to laika līniju? Ir kādi novērojumi? Es teiktu, tas jau arī atkarīgs no tā plānotā risinājuma, jo, teiksim, uzstādīt gaisa siltumsūkni, tas jau laika ziņā tas nav tāds garš process, un līdz ar to, ja jautājums ir, vai šobrīd septembra vidū ir par vēlu, tad es teiktu, atkarīgs no risinājuma, bet ja tādā garākā intervālā ir par vēlu, noteikti nav par vēlu. Mēs visi varam šo te gan savu maciņu audzēt, gan savu veselību un Tad, iespējams, ka šajā jautājumā domājat vairāk no tāda kaut kāda tehniskā izpildījuma, jo ir vēl viens jautājums par to, kurš tas piemērotākais laiks, kad to apkurs iekārtu mainīt. Nav gadījumā kādi regulējumi ierobežojumi attiecībā uz to, kurā brīdī. Es varu spriest tikai par daudzdzīvokļu māju, kurā es dzīvoju. Tur skaidrs paredzēts, tik līdz sākās apkurs sezona, tā vairs radiatoru maiņa, to vairs neatbalsta. Attiecīgi. Tur tad ir šis laika rāms, kurā, piemēram, daudzdzīvokļu mājā tu var savu radiatoru nomainīt. Kaut kas līdzīgs nav attiecībā arī uz apkurs iekārtām. Es domāju, ka šī programmā runa ir par mītnēm, kur ir cietā kurināmā apkure. Un tas neattieksies uz daudzdzīvokļu mājām ar centralizēto apkuri. Tāpēc, ja teiksim, kā jau Madara minēja, ir maz 6 vai līdz 12 dzīvokļu mājas, kādas Latvijā pilsētās varbūt ne tik daudz, bet programma attiecās, es gribu uzsvērt arī tikai uz pilsētām. Tad šādās mājās es saprotu, ka var katrs dzīvoklis pieteikties atsevišķi, attiecīgi aiz savām konkrētā dzīvokļa prasībām izskatot, un tur, manuprāt, nav nekādu centrālu prasību. Katrs var darīt savā dzīvoklī, attiecīgi saskaņojot to ar nepieciešamām institūcijām, bet nav visai mājai jāpieņem kaut kāds kopīgs lēmums. Nu jā, šī lēmuma pieņemšana ir dzīvojamo namu pārvaldīšanas likuma ietveros. Nu, tā tad vismaz puse nobalso, ka drīkst to darīt, bet attiecībā uz to, ka drīkst individuāls risinājums, jā, drīkst. Vienlaikus gribu atzīmēt, ka šī atbalsta programma neparedz, ka varētu viens nākt ar siltumsūkni, otrs nākt ar granulu katlu un tā. Viena māja drīkst pretendēt vienā uzsaukumā, un tad ir jāsaprot, vai, piemēram, nāks māja visa kopā uz pieslēgumu centralizētai siltumapgādei, vai varbūt 3 no 5 dzīvokļiem nāks, bet tad uz siltumsūkņiem vai uz granulu katliem, kur tad ir katram individuāli. Tā kā varianti ir dažādi, jā, gan visai mājai, gan individuāliem dzīvokļiem, un tas pats jau attiec arī ne tikai uz dzīvokļu mājām, bet, teiksim, arī rindu mājas vai dvīņu mājas, tās jau arī ir atsevišķi dzīvokļu īpašumi, un arī tur var tikai 1 no 2 vai 1 no 3. Jā. Vairāk jautājumu no skatītājiem nav. Esam diezgan veiksmīgi arī mūsu atvēlētajā stundā iekļaušies, tāpēc teikšu lielu paldies mūsu diskusijas dalībniekiem. Paldies Edgaram Vigantam, paldies Anikai Kļavņai, paldies arī Madarai Austriņai un paldies arī Normundam Kadiķim. Liels paldies jums par tiešām plašo lauku, ko mēs šodien stundas laikā esam aptvēruši. Un, dargie skatītāji, aicinu arī jums sekot līdz kampaņas aktualitātēm Mana vide Facebook lapā un plašāka informācija par iespējām mājsaimniecībām saņemt investīciju atbalstu apkurs iekārtu nomaiņai ir pieejama pirmkārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā varam.gov.lv, tad noteikti arī ieskatāmies Centrālās finanšu un līguma aģentūras mājaslapā cfla.gov.lv vai arī iepriekš minētās saziņas iespējas silti @cfla.lv, tātad Centrālā finanšu līguma aģentūra silti @cfla.lv, vai arī, ja iespējams jums patīk piezvanīt un parunāties, arī to mēs aicinām 24 00 27
00. Ja kāds šobrīd ir paņēmis rokā rakstām un mēģina pierakstīt, atkārtošu vēl vienreiz 24 00 27 00. Tā kā aicinām izmantot to iespēju, ka ir pieejams finansējums, ir iespēja sagatavoties augstajam gada laikam, jo beigās mūsu tikums ir tas, kas veido mūsu likteni, tāpēc domāsim ne tikai par to, kā sevi ērtāk un varbūt lētāk sasildīt, bet arī par to, kā tas ietekmē gan mūsu, gan līdzcilvēku veselību, lai mēs dzīvotu tīrākā un zaļākā vidē. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un jums mēs tiekamies jau citā vietā un citā laikā. Visu labu!